to pārvērtības nebeidzas. Lai Baibas jaunais tēls būtu perfekts, viņa dodas uz Veselības centra 4 skaistuma klīniku 4. dimensija. Kurai sievietē negribas izskatīties jaunai un skaistai, nu tad varētu mazliet tās grumbas paretušēt mazliet un varbūt vēl tādas sīkas lietiņas, ko visiem negribas stāstīt. Estētiskās dermatoloģijas nodaļas dermatoloģe Lauma Valēne Baibu jau gaida. Tādu saldu kārumiņu jums nedēļas nogalē. Lauma Valēne, Latvijas dermatovenerologu asociācijas valdes locekle, Eiromelanomas Latvija rīcības grupas sekretāre. Eiropas dermatovenerologu akadēmijas biedre Laumas Valēnes specializācija ir ādas veidojuma diagnostika un ārstēšana, estētiskā dermatoloģija un pretnovecošanās terapija. Baibai tika veiktas vairākas procedūras. Šeit nav nekāda mistika, te ir fizika. Mēs iedarbojamies tikai ādas līmenī. Tāda vispārēja ietekme uz organismu šīs procedūras laikā nenotiek. Ja? Līdz ar to arī šie vitāli svarīgi orgāni, kā vairoga dziedzers, netiek nekādā veidā skarti. Vispirms, lai likvidētu saules radītos ādas bojājumus, asinsvadus un pigmenta traipus, kā arī veicinātu ādas intensīvu atjaunošanos un uzlabotu tās elastību, kaklam, dekoltē un sejai veic ādas fotoatjaunošanu procedūru, jeb intensīvi pulsējošās gaismas terapiju. Ādas tonis kļūs vienmērīgāks un noteikti arī āda kļūst tvirtāka. Šī vispār ir tā zona, kas nodod vecumu, ja, tad, es domāju, noteikti pozitīvas izmaiņas novērosiet. Pēc tam, izmantojot lokālo anestēziju, lai procedūras laikā pacienti nejustu sāpes, Baibai veic muguras un kakla mugurējās virsmas labdabīgu, pārragotu ādas veidojumu jeb keratomu noņemšanu ar ķirurģisko lāzeri. Procedūras mērķi bija likvidēt Baibai traucējošos veidojumus, padarīt kakla mugurējās virsmas un muguras ādu gludu un ar vienmērīgu toni. Procedūra bija ļoti interesanta. Pirmo reizi tādu pārdzīvoju. Bija, teiksim tā, odu vai dunduru kodieni. Pārāk sāpīgi nebija, bet tā mazliet jūta. Bet ko nevar paciest skaistuma labā.